Nākamais dalībnieks mums ir 9, Linda Skranda. Lūdzu, sakot. Labvakar. Orientācija. Mana orientācija ir jūra. Nepareizs gēns man Zemgales miesās. Novirza no manas senču tīruma normas. Bet nav izvēles vecīt, nav rauji. Sāļajās dzīve iekšās. Un ir pilnīgi vienalga, vai es iebrienu jūrā, vai jūra iebrien manī. Mēs saplūstam, mēs viļņojam, mēs bangojam pa visām porām, pūš un valsēm manās šūnās, savs novērš sirdi un nedaudz iekoši. Mamma, man viss ir kārtībā, vienkārši mana orientācija ir jūra. Un var jau neskatīties, mānīties, var jau bēgt, bet zemādas urdoņi, kad atceros jūras plaukstas, glāstāmas baltās krūtis, divas mazas vientuļas kājas šūpojas viļņos. Naktī, bez mēnes un kauna stāv jūrā, tā man līdz kaunumam laiski laiza gurnus un viļņo mani sevī dziļāk. Jau dzeru ar nabu, es jūras mīlnieks, jūras piegulētā, jūras bērns. Dziļāk, tad jau divas mazas baltas kājas. Dziļāk, nolaiza plecus. Dziļāk, sāļš lupu kaktiņos. Un es smejos. Un esmu jūrā līdz ausīm. Un mamma, kad izaugšu veca, es precēšu jūru, būs man aļģu plīvurs un bute pušķa vietā. Pirmā nakts viļņu puta balkos jau sen vairs nebūs pirmā un ieņems varēšu tikai lielu devu ūdens, kas saskries degunā un piedzims nedaudz dzējas pāris neveiklās rindās. Paldies! Jums jāpasaka kaut kas. Kungi. Es nezinu, es apmēram saprotu, par ko tas viss ir. Man arī ir bijis viens gadījums tāds. Bet es Jā. Jā. Varbūt vīrieši kaut kā savādāk to. Man kopumā patika, jo priekšnesums likās pārdomāts, sākot no kustībām līdz intonācijām. Man patika, tas teksts vārstās starp kaut kādu tādu, kaut ko, kas izklausās pēc dzējas lasījuma, bet arī kaut ko, kas tiešām izklausās pēc tādu, tā kā teksta mammai vakarā, lai kaut kā mēģinātu paskaidrot sevi. Un tas man patika, es vienīgi būtu gribējis, lai vietām tas teksts, kā teksts būtu tāds oriģinālāks. Jā, lai kur tā kā, kāds vietām tā bišķi pārāk vienkārši. Labi, tagad dzirdot šos 4, dzirdot 4 atzīmes un 2 komentārus, lūdzu jūs vērtējums. 10, 9, 8, 7, 6. Tātad es saukšu vēlreiz 2 atzīmes, bet pirms tam es atgādināšu vienu lietu, kad augstāko un zemāko atzīmi mēs beigās visiem nosvītrosim un tad izreikināsim to vidējo. Tātad vēlreiz 10 vai 9? 9. Es gribēju, lai vienreiz tiek izsvītrot augstu.